Kad liktenis tev pamet kārtējo izaicinājumu, ir jāpieņem lēmums, kā dzīvot tālāk. Reiz Jānim piezvanīja Andis un izteica piedāvājumu, no kura nebija iespējams atteikties. Ar motocikliem aizbraukt no Rīgas līdz Melburnai, Austrālijā. Ekspedīcijas sagatavošana ilga pusgadu. Ceļotājiem bija jātiek skaidrībā, kā ilgajā braucienā veiksies ar psiholoģisko saderību, kā ceļā sevi parādīs KTM motocikli, kā būs ar ekipējumu vai pietiks spēka un veselība. Pirms došanās ceļā bija jāpievērš uzmanība lielam daudzumam dažādu sīkumu, kuri ceļojuma laikā latviešu motociklistiem varēja izvērsties par nopietnām problēmām. Cilvēki un civilizācijas neskarties zemeslodes no stūri, kļūs par viņu ceļavēju ceļā uz brīvību. Turies kā vīrs. Viņš topos. Ekspedīcijas sākuma svinīgā ceremonija. Tuvinieki, žurnālisti, biznesa partneri. Visi, kas ar interesi un izbrīnu acīs pavada tālajā ceļā divus latviešu motociklistus. Ļoti būtiski, ka ceļā viņi devās bez pavadošajām automašīnām, kā šāda mēroga ekspedīcijās tas pasaulē pieņemts. Viss ceļā nepieciešamais ir jau paņemts līdzi uz motocikliem. Teltis, rezerves daļas sīkiem remontiem, GPS navigācijas sistēma, satelīta telefons, videokamera, fotoaparāts, piezīme dators braucienu dienas grāmatas rakstīšanai. Kopumā viņi ir paredzējuši ar motocikliem nobraukt 40 000 kilometru, šķērsot 14 valstis un 3 kontinentus. Un 3 kontinentus. Tuvojoties Latvijas-Krievijas robežai, ilgu laiku nācās braukt pa pretējā braukšanas virziena joslu. Nebeidzamā daudzus kilometrus garā tālbraucēju mašīnu rinda pie robežas, tas ir beidzamais, kas paliek atmiņā pirms iebraukšanas Krievijā. Из robežas prasa. А вы куда? А вы куда едете? А они так, как куда? В Австралию? Ну давай, Куда? Куда? В Австралию? Нет, в Австрию ты хотел сказать. Ты где? Не в Австрию? В Австралию. В Австралию? Да не может быть. Maskava motociklistus sagaida ar milzīgiem sastrēgumiem. Latvijā nekas tam līdzīgs nav ieraugāms. Lai varētu pārvietoties, nācās izraudzīties laiku, kad braukt pa Maskavas ceļiem var kaut cik normālā ātrumā. Nu kā ir? Nekas Maskavā esam. Spēcīgi. Viena no pirmajām apstāšanās vietām Krievijas galvaspilsētā ir klubs Sextons, Maskavas baikeru kulta vieta. Neiegriezties šajā slavenajā baiku centrā nozīmē neizbaudīt atmosfēru, kurā cilvēki un motocikli ikdienas saplūst vienā veselumā. Šodien normāli atpūtušies, vai braucam tālāk. Nākamā pieturvieta ir Kazane. Taču līdz brauciena mērķim Kazaņai ceļotājiem bija vēl arī citas apstāšanās. Pa ceļam no Maskavas viņiem ik pa laikam trāpījās nelielas ceļmalas ēstuves, kurās jebkurā brīdī varēja piestāt, atvilkt elpu un paēst. Чай напоите, да? Да. С лимоном? С лимоном, да. Можешь покушать что-нибудь? Пожалуйста, покушайте. Чем? Может, салатик или что? Есть салатик? Оливье, капуста, свежие помидоры, огурцы, яичко на мясо. А что такое оливье? Оливье?
Мясной салат. Мясной? Ну, так с колбасой. Lai kur arī latviešu puiši neapstātos, it visur vietējo iedzīvotāju ziņkārie skatieni un jautājumi, no kurienes uz kurieni, kāpēc ar motocikliem. Dzirdot pieminam Austrāliju, cilvēku sejās pavīd aizdomīgi smaidi. Kad ir gaidām džeku, ko iepazināmies Maskavā, viņš speciāli palika 1 dienu ilgāk, lai varētu ar mums kaut kāds pārsitus kilometrus pabraukt līdz Nižņī Novgorodam. Līdz viņam vajadzētu piebraukt. Pie vienas no kafejnīcām latvieši gaidīja Andreju, ar kuru viņi iepazinās Maskavā. Krievu baikeris uzzinājis par šādu maršrutu, nolēma pievienoties un kompānijas pēc aizbraukt līdz pat Nižņī Novgorodai. Un lūk arī paša Andreja uz laiku kļuvuša par starpkontinentālās ekspedīcijas sastāvdaļu spožā parādīšanās. Kārtējais motošovs tam līdzīgiem skatiem neizmitinātajiem vietējiem iedzīvotājiem. Красава вообще, а? Тут стрёмно же, машин много, да? А? Машин много. Ну, машин много, я к нему еще не очень сильно привык. R1 потяжелее был, как бы. На тяжелом он более такой спокойный. Ну да. Не, классно. В дальней дороге как бы лишний раз стараешься не рисковать. Это правильно. Тем более с рюкзаком, там все так как бы это. Конечно. Тем более так надежно. А ребятам понравилось, да? Андрюх, а что у тебя с номером-то? Dinamika. Nevarēs redzēt kāds jaunais stiliņš, kādu, kur numuru jāliek. Tā kā vajag priecāties visiem policistiem Latvijā. Mūsēji čaļi neliek līdzīgi numuriņus, kur te viņam būtu jābūt. Bet lielākā daļa ar motocikliem brauc arī Krievijā bez numuriem. Kāpēc? Nu, tāpēc, kad tās numurzīmes ļoti liels ir, nav standarts. Tik liels, ka, teiksim, ar baikiem aerodinamika pazūd. Nav arī kur īsti uzbāzt, ja? Nav arī kur īsti uzbāzt. А что милиция вообще? Ну, иногда там что-то пытается. Так удивленные лица делать. Ну, в принципе, говорят, что даже если бы стоял как положено, что якобы вы с такой скоростью ездите, что все равно его не видно. То есть они должны быть рады, что номер вообще есть, да? Ну, в общем, да. И они говорят, что у вас номер нечитаемый. Ага. А у меня товарищ им отвечает, что он не читаем максимум на 50 рублей. То есть 50 рублей заплатил, и он уже читаемый. Ap 6 vakarā motociklisti iebrauca Nižņī Novgorodā, kur no vecā Kremļa viņus sagaidīja fantastisks skats uz Volgu saulrietā. Puiši nolēma apmesties viesnīcā Resija, kurā kā reiz tika gatavota rekonstrukcijai. Vecajās telpās ceļotāji vēl izbaudīja padomju garu, kas raksturīgs daudzajām provinciālajām Krievijas pilsētām. Mēs esam pēdējie apmeklētāji, tāpēc, ka pēc nedēļas to viesnīcu jauc nost. Šitās jums jāredz. Viesnīca Россия. Nižņī Novgorod. Pa šo skrējceļu kādreiz skrējis ir noteikti, nu? Kirokungs. Vismaz Kirokungs. Noteikti Kirokungs. Noteikti, vai ne? Jā. Un apsties, kas par rakstiņu uz sienām. Mēs esam pēdējie apmeklētāji, tāpēc, ka viņi tiek pēc nedēļas jauc nost. Nu, jā. Citi domā, ka būs viesnīca, citi domā, ka būs privātie dzīvokļi. Bet šajās uzvalkoku mēbeles jau vairāk taču nebūs. Nižņī Novgorodas skaistums, Volgas un Okas sataka, tvaikoņi, piemineklis Padomju Savienības varonim slavenajam lidotājam izmēģinātājam Valērijam Čkalvam, kurš kaut kad veica paraugu lidojumu zem šī tilta. Tas viss tālā ceļojuma kārtējā atzīme Krievijas kartē. Это Андрюха с Нижнего Новгорода. Много Привет, вообще? Латвия. Много байкеров? Человек 50. Rīgi, jā, tikai. Notikums, kuru tālā braucienā nav iespējams ieplānot, Nižņī Novgorodā piestātnē piedzīvojumu meklētāji no Latvijas ieraudzīja baržu ar nosaukumu Rīga. Ej, есть кто на Риге?
Neuzkāpt uz Krievijas Rīgas klāja ceļotāji kā īsteni rīdznieki vienkārši nevarēja. Есть кто живой? Алло. Baržas apkalpes nebija uz vietas. No viena tās locekļa izdevās uzzināt, ka kuģis ir jau 50 gadus vecs. Ar Rīgu tam nekāda tieši sakara nav, un savu nosaukumu tas iegūs par godu kādreizējās Latvijas PSR galvaspilsētai. В сторону Казани какой-нибудь там паром или ничего вообще тут ходит? Вообще ничего не ходит. Ну там на Чебоксар тоже паром никакой не ходит. Туристическая фирма, да? Прямо у них, может быть, узнать можно, да? Pirmās problēmas. Vajadzīgajā virzienā nav pasažieru satiksmes. Nekavējoties jāmeklē izēja no situācijas. Kasē, kā zināms, izziņas nesniedz. Andrejs devās uz piestātni, noskaidrot, kā labāk rīkoties. Ну, что сказал? Так, сказал, что вот там дальше стоит похожий теплоходик, называется Октябрьская революция. И он транзитный идет куда-то туда, в сторону юга. То есть типа в Астрахань и так далее. Ага. Вот с ним можно поговорить. Puiši nolēma nesaīsināt maršrutu braucot pa upi ar Tvaikoni, bet turpināt ceļojumu pierastā veidā pa sauszemē ar motocikliem. Pa ceļam izdevās atpūsties ārkārtīgi skaistā vietā, par Gorkiju jūru sauktās ūdenskrātuves stāvkrastā. Šī vieta ceļotājiem atsauca atmiņā mīļo un tagad jau tālo Latvijas jūrkalni. Beidzot laiks ļāva atpūsties pie dabas krūts. Lietus rimās un šī ceļojuma varoņi vakaru varēja pavadīt sarunās pie ugunskura. Nu, tad mūsu maršruts zināms. Aiziet uz Ufu. Šorīt no rīta pamodāmies Krievijā. Pa dienu izbraucām cauri Čuvašijai, kur iespējams atmiņā paliks tikai ar to, ka divreiz apstādināja policisti. Bet tagad vakarā esam iebraukuši Tataristānas republikā. Ko tu, Jančik, tur dari? Forsēja zābaks. Vai kājas tomēr cepās viņos? Es teicu, ka lai caurumīgs. Tad drusku paventilējās. Nekā visu dienu, kaut vai nav pārāk arī karsts. Kā apstāšanās šosejas malā tā uzreiz jauni cilvēku stāsti. Ļaudis uzzinājuši par latviešu plāniem aizbraukt līdz Austrālijai ar motocikliem sākumā apmulsa, bet pēc tam novēlēja veiksmi un beigās paši ar prieku stāstīja par sevi. В Латвии я в Давопилсе был, потому что я служил в Каунасе, через Янаву как раз оттуда ездил в Давопил, за запчастями мы ездили сюда, там склад запчастей у нас военный был. Ну, Вот как? мы туда приезжали. Понравилось? Ну как, я как таковой город толком не посмотрел, попал на губу, блин. А на губу, да? Ну, блин, понимаешь, ночью вышли, смотрим, бабам, раз, с девчатами. Пошли вроде все, раз одна машина подъезжает, что вы наших девчат, да что, мы их отшугнули. Ладно, думаю, что бояться, идем дальше, все, опять думаем, они едут. А тут раз ВАИ подъезжает, раз всех, троих. Сколько суток дали? 3? Трое. Давай, вам тоже удачи. Давайте. Счастливо. Ладно, привет вам. Дай бог, я бы тоже с радостью поехал. Моя мечта вообще по всему миру прокатиться, не знаю как. Вот из-за этого люблю колеса. Счастливо. Шашлык есть? Есть. А что он там не делается? Ну, он как с утра уже приготовил. Нет, серьезно. А свинина местная, да? Да. А что вы про Латвию знаете? А Латвия? Да. Вообще ничего. А где находится, знаете? Нет. Нет? Это недалеко от Индонезии. Kādas cenas draudzīgas? Kā visur. Ne pārāk. 559. Tas ir gandrīz. 20 eiro. Nu, un kur tev lētāk Krievija? Aizmirst. Nav tie laiki vairāk.
Aizbraukuši līdz Baškortostānai, Ufas piepilsētā, puiši sarunāja tikšanos ar vietējo latviešu sabiedrības priekšsēdētāju. Krievijas impērijas laikos latvieši brauca šurp no Baltijas губерням, jo te varēja dabūt zemi un to обстрадāt. Это место, где остановились латыши в конце позапрошлого века. При своем переселении на восток здесь организовали колонию архангельских латышей. А сколько их было сначала? Ну, вначале, кто его знает, а самое большое их было здесь 10 тысяч. Башкирская колония насчитывала 10 тысяч латышей. И это то, что мы видим дальше, это уже Уральские горы начинаются? Дальше начинаются Уральские горы, а вот на этой местности располагались латышские хутора. Их было десятки тут. А вот откуда вот ваши предки? Мои предки Приехали. из Курляндии. Из Курляндии? Из Курляндии. Из какого города? С какого Ну, недалеко от Епы, там, Ванзеевская волость, или как она называлась. Ванзенес. Да. Вот сейчас на горизонте перед нами поселок Горный, это латышский поселок. Вот тут залезла маленькая деревенька Биисово, латышская деревня. Вон там вдалеке поселок Максим Горький. Это латышей, когда переселили, все, латышская деревня. Там Мы туда едем, да? Да, мы туда едем. Вон, видите, да? Да, вижу. А вот там за горой деревня Чик-Елга, тоже латышская деревенька. Вот там в лесу деревня Ливановка, даже название Ливановка, тоже латышская деревня. Šeit var redzēt, tas mazais punktiņš, kur mans priekšs ir, ir Maksima Gorkija ciems, te mēs pašlaik stāvam. Šeit ir Ufa, 2600 km no Rīgas. Šurp grāmatas uz skolu. Es būšu teicamnieks, lai māmiņai un tētiņam ir prieks. Надежда Викторовна, опаздывает. Я сказал через 10 минут, мы через 15 подъехали, а вас нет. Здравствуйте. А кто-нибудь у вас в кабинете? Labdien! Labdien. Manis kundzes, Andis. Ага, все, ну... Labdien! Он же видит, господа Фрейман. Я только Лавден поняла, про госпожу как-то мне трудно понять. А я уже сообразил, видите, да? Izrādījās, ka par latviešu tradīcijām un svētkiem šeit ļaudis var stāstīt gan arī ar tādu pašu mīlestību kā Latvijā. Kārtējā tikšanās vietējā latviešu skolā, neliela kņada, uzņemot atbraukušos latviešu ciemiņus, jauni ļaudis un jauni stāsti. Вообще-то Латвия, ваше государство маленькое, Россия государство очень большое, и здесь было столько брошенных земель, здесь были непроходимые леса, и латыши, приехав сюда, в общем, занимались, выкорчевывали эти леса, сжигали и осваивали территорию, они занимались и земледелием, они занимались скотоводством, то есть всем тем, что так было важно. Он меня все помнил. Ritīgi sajūta, kā Latvijā, ne? Ну хотя она опять. Pēc bildēm izskatās. Nu, es domāju, Latvijā turētu, kur tā ieraudzīs. Cik tālu Latvijam jānonāk, lai viņš varētu sākt normāli Jāņus svinēt. Jānokļūst 2000 km no mājām. Tad viņš sāk saprast, kas ir jādara. Andi un Jāni nolēma izmitināt nelielā mājiņā, kur mācību gadu laikā parasti dzīvo skolotāji no Latvijas. Viņu galvenais darbs ir mācīt bērniem latviešu valodu. Pastaigājoties pa ciematu pie ceļotājiem laiku pa laikam, kāds pienāca un uzrunāja latviešu valodā. Pārsvarā tie bija vecāki cilvēki. Par savu tavu zemi, savu galvu nolikšu. Sveiki, tautieši! Jānis. Arī Jānis. Un mūs visur aicina ciemos un vienās vakariņās, un tikko mūsu skolas vadītājs vietniece atkal nosēdējām ilgi norunājām, kā tiem bērniem bija gājis, ka viņi bija uz Latviju braukuši. Nu, bija jau ko parunāt, ja? Jā. Nu, es jau toreiz redzu, ka tie ir latviešu puiši, kas ir. Es domāju, viņi teica, ka jūs no rīta viņi teica, ka brauks projām. Nu, mēs taisījāmies, mēs arī tagad vēl taisamies, bet mēs gribam aizbraukt kapiņus, tur pastīties vēl kaut ko tur. Kā dzīvīt? Laba vispār? Nu, kā dzīve? Nu, tagad jau visur ir dzīve. Tāda paša vien, kāda ir tā dzīve. Nu, ko tam visu mūžu nodzīvais? Nu, tagad ir, kur tā jāatdzīvai? Latvijā arī esat bijuši?
Oi, 4 reiz mums viss rāda, mēs vien paši te tikai mocas pa to Bašķiri. Un tā nožēl, es jau gribēju uz Latviju aizbraukt, kā nezinu, nožēlu līdz šo laiku, bet viņš vat nebrauc, un es daru... Ej, nu nebrauc, māju nevarēja pārdot, tu nebrauc. Oi, es nožēlu. Māju nevarēja pārdot, cik prasī. Un jūs paši šī ciematā no kura gada jau dzīvojat? Visu laiku šita mēs dzīvo Latvijās un visi, jā. 36. gadā esi dzimis. Bet visi latvieši pie mums dzīvoja, ka šitā latviešu māja vēl nebija. 3 gadi tie skolotāji visi pie mums dzīvoja un visi mēs saņēmu un vadījām un viss šitā te. Un tagad, kad atbrauc, tā mēs visi ziem šitie iet un salasas. Tā ar latvietību jau savīgi grib tautu, ka redz, tā jau ir tā. Protams. Jā, visi savu cilvēki ir savu tautu, visi ir. Sirds jau sāp katreiz, bet tik un tā kopā katreiz ir sirds. Nu jā. Bet ne, jūs jau te ir vismaz ko parunāt latviešu valodu. Nu jā, tā jau ir. Nu kurš? Maz jau paliki latviešu tagad. Jā. Ot vēl labi, ka kā šitā vot atbrauc uz sirds tuliņa. Kā labi, ka jūs satik uz sirds tā priecīgi. Būs labi. Jā, viss labi. Laimīgi jums aizbraukt. Viss labi ceļa. Jā. Turaties Jā, pasveikam. Paldies jums, Laimīgi ceļ jums visiem. Pa ceļam puiši nolēma iebraukt vecajos Krievijas impērijas laika latviešu kapos, vientuļas kapu plāksnes ar latviešu vārdiem. Viņi savulaik pameta Baltijas guberņas, lai meklētu laimi te, Urālos, tālu prom no mājām. Šeit tagad ir visur aizmirstās kapu kopiņas kā atgādinājums par to, kas bija kādreiz. 1863. 5. октября. Nomirusi 24. gada 9. martā. Lūk, tik sen šeit latvieši dzīvoja šajās tālajās zemēs. Dzima, auga un mira. Tāda dīvaina sajūta, atbraucot šeit pie Urāla kalnu piekājas, uzzinot to, ka šeit vēl šodien dzīvo latvieši. Un agrāk, 1856. gadā, šeit ieradās pirmie latvieši, lai veidotu savu ģimenes, veidot sāģis, uzsākt šeit savu dzīvi. Un viņi pēcnācēji jau 3. 4. paudzē vēl šodien dzīvo šeit šajos ciematos. Un interesanti tā līdzība, kura šodien Latvijā, manuprāt, dikti aktuāla. Ļoti daudz mūsu tautieši dodās uz īriju prom strādāt. Latvija paliek ar mazāk inteliģentiem vajadzīgiem darbļaudīm. Tas pats laikam bija tanī laikā, 19. gadsimta vidū faktiski. Nu ko, bet tagad aizmugurē Urāli, dodamies turien. Nākamā pietur Kazahija.